Ja tu nevēlies iekrist krāpnieku nagos un kļūt par naudas mūli, uzzini, kā sevi pasargāt. Parasti viss sākas ar darba sludinājumu par vieglu un ātru peļņu jauniešiem un studentiem. Krāpšanas schēma sākumā var šķist ļoti nevainīga, un nereti sākumā pat tiek noslēgts arī darba līgums. Pēc līguma noslēgšanas kādā no Latvijas bankām ir jāatver norēķina konts. Krāpnieks, kā darba devējs, naudu pārskaitīs uz tavu norēķina kontu, un tev šī nauda būs jāpārskaita vai nu tālāk uz citu norēķina kontu, vai jāizņem skaidrā naudā un jānodod kādam citam. Par šīm darbībām tu kā starpnieks saņems komisijas maksu. Nekas tāds, vai ne? Taču patiesībā šīs darbības ir krimināli sodāmas un ir uzskatāmas par naudas atmazgāšanu. Par šādām darbībām iestājas juridiskā atbildība un kriminālsods un var nonākt līdz pat reālam cietumsodam. Parasti naudas mūļu organizētāji paši nav krāpnieki, kas izkrāpja naudu, bet ir tikai starpnieki, kas organizē naudas plūšanu ar Latvijas bankām. Lai nodrošinātu, ka naudas mūs atkārtot iesaistās naudas nodošanas darbībās, pret viņu var tikt pielietot fiziska vardarbība, psiholoģiska un emocionāla ietekmēšana. Naudas mūlim patiesībā ir ļoti grūti pierādīt, ka arī viņš nav krāpnieks un neko nav zinājis par naudas līdzekļu izcelsmi. Turklāt iespējamais kriminālsods nākotnē var ļoti sarežģīt personas dzīvi un arī nākotnes darba iespējas, jo pastāv virkni profesiju, kurā nevainojama reputācija ir ārkārtīgi svarīga, piemēram, finanšu sektors. Kā neiekrist šādās krāpniecības schēmās? Esi piesardzīgs saņemot piedāvājumu vieglai naudas peļņai, pat ja piedāvājums šķiet pārāk vilinošs. Nenodod savus personas datus un internetbankas piekļuvus trešajām personām. Neļauj citai personai rīkoties ar savu bankas kontu un karti, pat ja viņi sola labu atlīdzību.